Princips ir tāds, ka katra kabata ir marķēta. Viņa ir marķēta simboliem, lai nebūtu kaut kāda valodas barjera. Tas nozīmē, ka gan latviski, angliski, vāciski, jeb kādā citā valodā runājošs cilvēks pēc simboliem saprot, kas atrodas kabatā iekšā. Tātad šeit mums kā piemērs ir lukturītes un radio. Tā esam vaļā. Te mums ir radio, lukturītes. Mums ir sadarbība ar vartu, vartas baterijām. Un princips ir tāds, ka mēs esam iztestējuši konkrētos modeļus. Jā, mēs viņus esam iztestējuši ar konkrētajām baterijām. Viņam ir pilnā jaudā jātur 72 stundas ar to, kas ir iekšā un tas, kas ir papildus nāk komplektā. Un tā doma mums vēl tagad ir pasūtīta. Šeit nāks viņas iekšā baterijas un nāks tā lente, kas ir attiecīgi jāizrauj ārā, tad, kad tu viņu fiziski sāc lietot. Ar lukturīšiem ir tieši tas pats. Lukturīši ir arī ļoti garas atlases procedūrā. Esam apstājušies pie šitiem modeļiem. Jā, tieši pie šī modeļa. Jā, tur ir bijuši, es baidos samelot, bet kādi 11 varianti, no kā mēs esam viņus skatījušies. Šī par cik skaitās tāda, es viņu saucu par alfa kabatu, tā ir vissvarīgākā ārkārtas situācijā, tad, kad cilvēks izskrien ārā, viņš 3 vai 5 gadus, varbūt viņam tā somi nostāvēs, viņš ir aizmirsis, kas kurā kabatā atrodas. Šī nomarķēta ar atsevišķu krāsu, tā ir pirmā, kas ir jāzina, pie kuras ir jāķerās klāt. Tātad šīs te trakākās lietas svilpa mums ir integrēta pašā somā iekšā jau, cilvēks velkot viņu var lietot. Tātad tālāk pa kabatām. Ārkabata mums ir, protams, cilvēks var pielāgot pēc savām vajadzībām. Mēs esam pie šī konkrētā izvietojuma nonākuši, es teiktu, kā 35. reizi, laikam. Viss ir pārkārtot centās reizes, un pilnīgi viss somas, kas ir sakomplektēts, viņas vienmēr pudeli būs šajā vietā, krūzīte ar bivīti būs šajā vietā. Šeit mums ārkabatā nāk salvets, mēs vēl pagaidām gaidām mūsu Ziploc individuālos maisiņus. Bet tātad pa kabatām. Šis ir galvenais nodalījums, kurā mums nāk mūsu speciāli uzražoti pirmās palīdzības komplekti. Tur nāk iekšā, mēs viņus esam papildinājuši dažām lietām, kas ir mūsu ieskatā, mūsu platuma grādiem, visādi citādi vajadzīgi. Princips ir līdzīgs kā automašīnas aptieciņa, bet mums ir aizpeks, kuru traumas gadījumā saspiež, viņš ķīmiski reaģē, sāk ļoti lielu augstumu izdot vairāk uz ilgāku laiku, ko var pārsēji. Cilvēkiem ieliek savas individuālās zāles arī. Protams, tās ir diemžēl tās, ko mēs nedrīkstam ne pretsāpi, nekā savādāk. Mēs nedrīkstam viņas likt iekšā, to cilvēks papildina pēc savām vajadzībām. Te var arī ielikt rezervas brilles, viņas arī ir pateicoties pārsējiem marlēm, kā amortizējās. Viss ir ērču izņemšanai labākā lieta vispār, kas ir. Es sunim 3 naktī var tā kā ņīnzi viņu izņemt ārā, es jau piemanījies. Man ir tāda zviedru pildspalva ar cilpu, bet tā nav tik kompakta. Zini, kas ir pa vēl vienu lietu? Šitā ir viena no retajām lietām, kura ērci var izskrūvēt ārā, ka viņai kājas nepaliek iekšā. Visas pincetes, viss raujot ārā. Liela iespēja, ka kājas paliks, pēc tam niezēs, viņas nenāk arī ārā. Šitā ir tā, ka viņa aizcer kā ar lauznīti, pagriez viņu, viņai tās kājas izgriežās ārā un iznāk pilnībā. Tā kā es saku, mums ir izskrūvē rītnē ārā, kā smējies. Tieši tā. Man ļoti arī patīk, ka tev ir viss, tā kā jau no eģiptiešu laikiem būtu jau saprotams. Tāds bija mērķis, jā. Tagad arī moģiem un piktogramām viss izsaka, un tagad mēs esam nonākuši pie tā, kāda bija rakstība eģiptiešiem. Jā, tas noteikti, kad atvieglo saziņu. Te mums ir draibeks, viņš nāk tukšs, viņš šobrīd ir vienkārši uzlikts. Mēs viņu kad demo somā rādām, kad ūdens necaurlaidīgs somā. Viņš ir ūdens necaurlaidīgs, jā, te mēs ieliekam. Ja gumijot izskatās. Viņam ir tikai priekšējā daļa, bet tālāk viņš ir pats aizrullējās, un mēs viņu esam gan ūdenī testējuši. Principā vienkāršākā lieta, kā var notestēt draibegu, aiztais viņu ciet un pamēģina saspiest. Ja tu dzirdi vai redzi, ka viņam gaiss nāk ārā, tad arī ūdens tiks. Un, protams, ūdens ir blīvāks, bet tas ir pamata tests. Arī kaut kāds 3. vai 5. modelis, ar kur mēs esam arī izskatās ļoti viegls. Viņš ir super viegls un labs, jā. Tāpēc cilvēkam šeit ir iespēja viena lieta, viena baigā atšķirība, ar ko šī soma atšķirās no daudziem gatavajiem komplektiem. Mēs esam izpētījuši arī Amerikas tirgu, kas ir salīdzinoši tāds piesātināts, bet tāpat laikā pēc visiem apskatiem es neteikšu, ka piesātināts ar ideāliem produktiem ir ļoti daudz labas lietas un pārskatāmas, vieglas, bet viņi neatstāja cilvēkam, kur pievienot savas privātās mantas. Mums arī atbilstoši, teiksim, simbolam mēs paredzam, ka cilvēkam būs līdzi iedota Ziplocs, kur viņš ieliek iekšā savas privātās lietas. Tas ir pases vai ID kopijas, kaut kāda skaidra nauda viņam vajadzīga līdzi, telefonu numuri kaut kādiem tuvākiem cilvēkiem, kas ir... Jā, jāsarakst blociņā. Tieši tā, ieliek iekšā, tas glabājās un mitrs arī nevar palikt. Un mēs paredzam, mēs aicinām cilvēkam ielikt savu
termoveļu, savus kaut kāds otrs apavus, flīsa, jaciņi, tās ir lietas, kurām vajag būt. Tā kā vietas ir iekšā gana daudz, pat Somi 40 litri, viss kopā, bet esam viņu arī lādējuši pilnu un tiešām var ielikt normāli zābakus, vējaku un jā, un to, kas neiet iekšā, te var izvilkt cauri striķi. MOL sistēma. Šitam modelim testa viņš ir ciet, bet viņi būs. MOL sistēma būs. Mērķis, kā jūs to arī iepriekš sarunā teicu, kad viņi nedrīkst būt pārāk militāri, tāpēc ir daudz modeļu, kas mums atkrīt automātiski un beigās nonācām pie tā, ka ražojam paši. Jā. Tā tad viena tāda... Latvijā dizainēt un... Jā, te katra kabata ir bīdīta pēc izmēriem, pēc mūsu prasībām, pēc mūsu lietām un vispārējā. Speciāli dizainēt vidusmēra latvietim. Jā, uzdevumam, tehniskajam uzdevumam, lai atbilst. Izskrienam cauri pa ārpus, tad es tev parādīšu pārējās interesantās lietas. Te mums ir litrīga ūdens pudele. Ūdeni mēs komplektā iekšā neliekam. Ir viens variants, ka cilvēks saņemot somu šito var uzpildīt uzreiz ar destilētu ūdeni vai ielikt savus ūdens pudeles lielajā nodalījumā. Bet, lai nebūtu tā, ka cilvēkam nav ko padzerties, par ko ir padomāts, teiksim, atkal mēs runājam par 72 stundām, mums līdz nāk 10 akvatabs tabletes, tas nozīmē 10 litrus, mēs kaut vai peļķis ūdeni varam attīrīt un dabūt viņu gatavu derīgi dzeršanai. Un viena būtiska lieta, ko, teiksim, arī visi zemesargi un PD karavīri ir iemācījušies, vai arī sportisti, protams, elektrolīta tabletes. Jo pliks ūdens, viņš, diemžēl, mums organismā paaugstināts slodzes vai karstuma apstākļos, viņš neaizķerās. Un tad ir vajadzīga vienkāršākā recepte ir pašiem arī karstā laikā, ja nav tāds tablets pie rokas, ir teikarot, cukurs teikarot sāls uz 1 litru ūdens. Bet šitas ir vienkāršākais variants. Iemet ripu iekšā un dzeršanai derīgs. Tātad aizmugurē mums ir Somai atsevišķi pončo, jeb lietus mētelis. Šī kabata viņa ir no abām pusēm. Tas nozīmē, ka principā var izlikt cauri arī kaut kādu jaku, vējaku, vēl kaut ko, ka viņa ērti ir nest. Vai lietussargu. Vai lietussargu, jā. Apakšējā daļā mums ir divas cilpas. Guļamais paklājiņš, teiksim, gulēšanai, kādam varbūt hamoku tīkls. Tur, kā saka, jau iztēle un prasības, lai katram strādā pašam. Vēl kas mums ir paredzēts nākamajā sūtījumā, šeit būs vēl viens rāvējslēdzējs, būs līdzīgi kā tai Somai, ko es tev rādīju, izvelkās ārā, uzliekās pāri uzreiz pretlietus plēve, un viņi būs iešūti jau uzreiz gumijā. Tas nozīmē, lai nepazaudētu. Mēs vēl šobrīd mēģinām cīnīties tehniskajām pusēm, lai mēs dabūtu viņu divpusēji. Tātad viena puse, lai ir izteikti neuzkrītoši, teiksim, somas krāsā, un otra puse, lai mēs dabūtu vispār košu oranžu. Ka viņi ir atkal arī var strādāt kā nosacīt redzēšanai, glābšanai vai kā savādāk. Tagad bija labs piemērs īstenībā ar mūsu dažiem Latvijas pusē nelaimē nonākušiem ūdens motociklu vadītājiem, kad viņi bija ģērbušies tumšās drēbēs, un tas ļoti apgrūtināja viņu meklēšanu. Tāpēc mums viņi ir domāta neuzkrītoši tā soma, nelec ārā, bet tāpat laikā ir pāris lietas, pāris elementi, ar ko mēs varam uztaisīt sevi ļoti redzamus. Jā, ja tas nepieciešams pēc kādām vētrām vai dabas katastrofām. Tā, tad otrā pusē mums ir tā, mums ir viss aiztaisīts ciet, lai mums pat, ja izkrīt ārā, nepazūd. Mums ir arī pēc pasūtījuma ražots bivīts, tā ir ārkārtas gadījuma sega. Principā tas ir līdzīgi, kā aptieciņās nāk termošoku novēršanai nepieciešama, teiksim, tā sega, bet viņa ir sašūta jau kā guļamais. Viņai viss šūdas arī, viņa ir ūdens droši. Tas nozīmē, ka mēs savā apģērbā, kas būtu ļoti svarīgi, ka sausā apģērbā, mēs viņā lienam iekšā un viņš atstaro siltumu. Siltums paliek iekšpusē, saglabājās, viņš aiztur pret vēju lietu. Tā ir tāda vēl viens mazais know-hows, kā mēs varam šādā te, principā, dabūt, tādu. Ļoti kompakts guļamais. Jā, es viņu negribētu varbūt gluži salīdzināt ar, pilnvērtīgu guļamais, bet idejiski, jā, gulēšanai noteikti noderīga lieta. Metāla krūzīte. Tālāk tiksim parādījuši arī, kur viņi vēl var izmantot ēdienu pagatavošanai vai ūdens uzsildīšanai. Tālāk ejam
Šeit mums ir, kā ir parādīts simbolā, higienas daļa. Te mums ir viss ziepītes, ir ar ko arī nepieciešamības gadījumā sašūt, ir zobu birsti. Nu, esam vēl ielikuši dažas lietas, kas varbūt neatiecās tiešākajā veidā uz izdzīvošanu, bet to mēs atstājam lietotāju kompetencijai nevajadzīgo labāk izņemt ārā nekā meklēt, ja nu gadījumā kaut kas vēl ir vajadzīgs, to lai vērtē katrs pats. Arī gaidām ziploku maisiņas būs precīzāk pieskaņot un piegatavot. Es domāju, ka nākamnedēļ viņi būs. Šeit mums ir zīmolīts ar dzēšgumiju un mitrum izturīgais blociņš. Viņi principā lietus laikā arī uz viņu var rakstīt un viss pazudīs, neizšķīdīs. Šitas ir katram jāpieraksta, kamēr atcerās katram, kad saņem savu tuvāko telefonu numuru. Tas ir arī labs variants. Vai nu šeit to pievienot, otrs variants, kur es rādīju, teiksim, pievienot uzreiz dokumentiem tajā daļā. Tad mums ir mitrum izturīgais maciņš, kas ir domāts jau telefonam vai dokumentiem, ir iespēja viņu pakārt kaklā vai kaut kur piesiet. Powerbanka arī ilgi gājām līdz šitam modelim. Viņa ir solārā, viņai ir arī savs lukturs iebūvēts, un kas viņai ir lielākais bonus, viņai ir integrēta vadi. Jā, tas nozīmē, ka visu veidu nevajag cilvēkam meklēt savu, viņš arī ir derīgi. Tas, kad ir iPhones, USB-C, vecā tipa un USB. Tieši tā. Visa veida nepieciešamības gadījumā katrs atkal var sagatavot pārēju, bet nu šobrīd viņš ir tāds universālākais no viss, kas ir pieejams. Būs iespēja arī ar laiku mājaslapā, viņi nāk, šitas ir 10 000 mAh, nāk arī 20 un 30 000, un ja cilvēks gribēs, tad kaut kādu simbolisku naudiņu piemaksājot, viņš varēs veikt kaut kādus papildus uzlabojumus vai to, bet pēc būtības, mēs, protams, nevaram 100% nekad paļauties uz to, ka 10 000, tas ir arī tāpat kā mašīnām vidējo patēriņu nosaktu ripojot no kalna un bezvēja apstākļos, bet vienai pilnai telefonu uzlādē pietiek. Ja mēs ārkārtas gadījumā nespēlējam spēles, tad pat, ja mēs izskrienam pliki ar tukšu telefonu, tad mēs 72 stundām priekš ārkārtas gadījumā. Mēs zvanītu svarīgākos cilvēkus, ar ko ir jāsazinās. Jā, tieši tā. Nepateicu, vēl katram līdzi ir atstarotājs, ir arī integrēts parakords, ja nu gadījumā viss strikti trūkst, šito var ārdīt vaļā. Cik metri tur ir? 15. Strikts ir ļoti noderēt. Jā, strikts mums ir arī atsevišķi. Šitā ir viena ļoti interesanta lieta, kas principā atšķir mūsu divus komplektus. Šitas ir Basic Plus komplekts, kas ir tāda nosacīta optimālā pilnā versija, bet ja ir ģimenē vairāk cilvēku un plāns ir vairākas summas pirkt, es uzskatu, ka katram nav vajadzīgs pilnīgi viss, kas šeit ir, un līdz ar to veidojās tas, kad otrs cilvēks vai partners var pirkt Basic modeļu summu, kur nebūs liela daļa no šīm tehniskajām lietām, jo atkal 2 zāģi uz vienu ģimeni nav vajadzīgi un tā tālāk. Protams. Es varbūt ņemšu, es tev stāstīšu, kas te ir kas. Mums ir, kā jau minēju, laba sadarbība ar Vurtu. Mēs esam paši arī būvniecības biznesā un esam iztestējuši arī virkni ar cimdiem. Šitie ir, principā, labākie Tigerflex cimdi, kas ir. Viņi nav lēti, bet, kā es teicu, mums komplektējot tās summas, cena nav galvenais kritērijs. Tā kā mēs gribam ielikt labas lietas. Jā, mēs neesam tik turīgi, lai pirktu lētas lietas. Tas ir labs. Pēc lētāk maksā 2 reizes. Un kur nopirkt šādu 100 krīžu gadījumā? Noteikti, ka būvmateriālu veikalos, Vurta veikalos, viņi ir pa visu Latviju, bet, kā mēs zinām, kā arī pierādīja Covid laiks, ka tad, kad ir krīze, tad ir bišķīgi pa vēlu jau kaut ko sāk domāt un meklēt. Tieši tā. Karam jāgatavojās miera laikā. Līdz nāk maza lāpstiņa, viņai pielietojumi daudz un dažādi, saliekama, un arī nonācām pie tā, ka viņai komplektā ir jābūt. Bija sākotnēji lielāki modeļi, kas aizņēma praktiski veselu kabatu, un atkal meklējot kompromisus, lai varētu samazināt kopējo summas svaru izmaksas un vispārējo, esam nonākuši pie šitāda risinājuma, kas atkal saimnieciski un tehniski savu funkciju pilda. Kopējais summas svars, starp citu, šādā te komplektācijā ir 5,7 kg. Tā kā tas ir arī tirgu, varētu teikt, ka viens no mazākajiem svariem pieejamajiem. Tā ir arī mūsu tāda zināmā mērā priekšrocība. Tad braucam tālāk. Mums ir 10 plus ziptai, ja savilcēji, tautā saukti, viņi var būt arī, viņi var noderēt mantu stiprināšanai, kaut kādam mazajam remontam, kaut kādai nostiprināšanai. Tur pielietojumi daudz un dažādi. Tad mums ir želejas tipa superlīme. Želejas tipa, tāpēc, ka viņi ir universālāki, viņi arī dažādos apstākļos ļauj, ja tur kādreiz kāds zābaks jāsalīmē,
Ir, teiksim, tie, kas to varbūt publiski, kas nedrīkst teikt, bet principā arī uz rētām viņi var likt virsū, viņš aiztais ciet, ja nav iespējas apstrādāt vai kā savādāk ar līmi atsevišķos gadījumos. Zemesargu dzīves noslēpumi. Tur ir, jā, tur principā katrai lietai pat ir tā, ka jāmeklē droši vien kaut kādi pareizie vārdi un apstākļi, bet var pastāstīt, ka katrai tai lietai ļoti daudzējādi nozīme. Zāģis mums ir, mēs šobrīd vēl mums ir sarunas par vienu citu modeli, bet mazliet kompaktāk izbīdām, bet tas ir sarunas stadijā, pagaidām mums iet iekšā šie. Turpinot labo sadarbību ar vurtu, mums ir vurta nazas iekšā. Arī nažiem tāpat kā daudzām citām precēm būs iespēja kaut kādu papildus samaksu taisnību uzlabot to versiju. Mums ir mikromistrīgie sēkociņi, ar viņiem var kopā lunčāties un peldēt, un viņi ir arī vējā lietu vienalga, viņus var aizdedzināt. Arī esam testējuši, devuši zemesargiem, PD karavīriem. Viņi mums viņus, kā saka, ir dažādos apstākļos paspējuši, palīdzējuši iztestēt. Spirta plītiņa, ļoti laba lieta, arī paši esam lietojuši. Tā iet principā komplektā ar metāla krūzīti. Uz viņas var uzvārīt ūdeni, var uzlikt kaut kāds konservus, ja cilvēks izvēlās pats papildināt. Viņa nāk jau uzreiz uzlādēta ar spirta tabletēm, 4 tabletes iekšā, viena ieliekam, aizdedzinam, viss notiekās. Divi komplekta baterijām. Šie ir tie, kas mums arī sadarbībā ar Vartas pārstāvjiem ir piemeklēti speciāli mums, jo tur ir arī, es teiksim, kā civilais, es tādas lietas nezinu, un es domāju, ka ne katrs arī varētu zināt, ka arī tām baterijām liela uzraksti, super, power, mega. Ja tas jaudu klāt nedod. Tas jaudu klāt nedod, jā, tur ir baterijas tipi, izlādes, ir jāskatās viena, kas ir super lētas baterijas, bet viņas īstenībā labi draudzēsies un strādās tikai un vienīgi ar pultīm un pulksteņiem, tā kā tur ir savas variācijas. Līmlenti, ja tautā sauktā MacGyveriem, arī nodara stiprināšanai, remontam. Ja kāds beigas skaļi uzvedās, vēl tur visādas var... Ar šo ļoti daudz lietas saremontēt. Viņi ir ļoti universāli. Tāpat kā ar savilcējumu un apvienojumā, šīs abas lietas reizina vienotru savā efektivitātē. Tā ir. Miskastes maisiņi arī patiesībā, to varbūt civilējiem grūti iedomāties, bet viņiem ir ļoti daudzējādi nozīmi, jo pašiem ir bijis, kad 2 dienu kaut kāds uzdevums ir un pirmajā dienā kājas ir slapjas, tad tev ir vienīgais palicis kaut kādu vairāk pāri sausām zeķēm un otru sausajā apavu vai pat tie paši apavu, uzvelt savus zeķes, maisiņu pa virsu, zābaku pa virsu un tu esi kādu laiku atkal spējīgs funkcionēt. Tā kā, tas ir tikai viens no variantiem, bet tie varianti ir daudz. Tad mums ir 2 zaļi, 2 sarkani taktiskie laicstiki. Tas ir atkal vairāk, lai pašiem nomarķētu kaut kādas vietas priekš sevis, atgriešanās ceļus, tikpat labi pievērst uzmanību, ļautu mūs atrast, vai tur jau atkal iespējas ir daudz, viņiem līdz nāk arī striķīts, ko ir iespējams vai aizkabināt, vai piesiet pie somas. Tas var palīdzēt kabatas lukturīšu vietā? Zināmā mērā, jā, viņš nedod varbūt tādu tiešu staru, bet viņš ir vairāk tas, ka viņi tiešām no attāluma vispārēji gaismi, jā. Arī rakstīts ir 24 stundas, dabā var no pieredzes pateikt, ka ir fiziski mazāk, tāpēc iekļaut ir 2 komplekti ar domu, ka tās ir 2 tumšie periodi, tad atkarībā no vajadzības, tad var marķēt zaļu, sarkanu vai kaut kādās kombinācijās. Jā, tikai jāsalauž, jāsakrata un viņi spīdēs. Tieši tā. Marķierīts, tam ir arī universāla nozīme, bet, teiksim, rakstīšanai, ja mums ir zīmols domāts, tad marķieris tur jau atkal ir plašāk, tur var arī marķēt savu ekipējumu nekā savādāk. Un tad mēs par labu esam atzinuši ārkārtas gadījumu pārtiku. Viņa ir rēķināta uz pieaugušo, viņai 2300 kalorijas, kas mums ir 2 iepakojumi, dod 4600 kalorijas. Tas ir 1500 plus uz pieaugušu cilvēku uz diennakti, kas ir, principā pēc uzturu speciālistu domām, tā ir, kā saka, pietiekoši deva, lai mēs nerunātu varbūt tur par gastronomiskām izvērtībām, bet drīzāk par izdzīvošanu. Tur ir graudi, tur ir eļļas, tātad tauki, minerāli iekšā,
Un viņai ir vienīgais, nevis vienīgais, bet pareizāk sakot, lielākais pluss, kāpēc mēs viņu esam izvēlējušies, 20 gadu derīguma termiņš. Aha. Ja mēs runājam par visiem sausajām, teiksim, aplējamām pārtikām, kas arī ir ļoti laba lieta turismam vai šādiem gadījumiem, bet viņiem ir problēma, ka viņi ilgāk par 2 gadu viņi principā nevar uztaisīt kā... Jā, un tie termiņi ļoti labi aizmirstās. Ļoti labi. Tas pats ir arī ar zālēm un dažādām citām lietām. Principā tas šito somu arī uztaisa tādā ziņā labu, kad viņu iegādājoties, pakarinot garāžā uz āķi vai ieliekot mašīnā vai noliekot kaut kur veitverī pa rokai, tad pa viņu īpaši nav jādomā. Jā, varbūt tās zāles, kas cilvēkiem individuāli ir ieliktas par viņu derīguma termiņiem, kas būs īsāki, lai varētu atcerēties, varētu kādu atsevišķu birku cilvēku, piemēram, paši pievienot šeit un uzrakstīt, līdz kurām ir kurš produkts derīgs. Tādā veidā viņi, ejot garām garažā uz mašīnu katru rītu, braucot uz darbu, varētu uzmest acī un pārliecināties, ka nekas nav jāizstāja. Jā, tā arī ir laba doma. Vēl viena lieta, kas šeit nav pievienot šai somai, ir karabīna būs, bet tā būs visām somām. Tā ir arī tāda. Viņa nav, teiksim, domāta kaut kādai celšanai, vai kā mums filmās rāda, ka cilvēks pat jāķējās pie helikoptera vai kā savādāk, bet, vai laižās no klints lejā pa striķi, bet viņa vairāk kaut kādu aksesuāru pievienošanai, atkal to pašu guļammaisu, viņā var iekārt jaku, var pakārt vai kā savādāk. Tā būs plasmasas karbīna? Tā plasmas. Standartā nāk plasmas, ar iespēju būs pēc tam uz inīti uzlabot. Īsumā tā. Tātad soma pat ir labi regulējama dažādos virzienos. Jā, ļoti interesanti, ka te ir svilpe. Jā, tas bija mūsu arī tāds uzlabojums un nauhaus pēc ilgām sarunām, pārunām tika pievienots. Sānos arī ir molle, vēl ir iespēja pievienot savējos, tāpat kā tev ir sakombinēts. Mīksti, tad elastīgi. Soma ir super ērti, jā, mēs viņu esam paši arī testējuši gan medībās, gan kur gaisam iet cauri, pie muguras piespiežās. Jā, kā bravo somu ņēmuši arī uz mācībām dažādām. Tā kā viņi ir lauka testēti un izgājusi pārbaudi. Viņi ir vairāk nekā izgājusi pārbaudi, jā, principā, protams, apstākļi dažādi un pilnīgi visam pēc tam varēs tikai kaut ko nokomentēt, bet principā viņi ir maksimāli izturīgi un pārdomāti un ērti taisīti. Cik viņai ir svars bez cilvēka personīgajām mantām klāt? 1,1 kg, ja pareizi atceros. Jā, šeit te somai, kur ir 700 grams svar, viņai ir daudz lielāka cena. Un šie te ir 3D drukāti. Varbūt kādreiz šādus elementus varētu iestrādāt arī tajā. Par nelielu piemaksu. Noteikti, jā, tas ir varētu būt, bet tas būs noteikti atkal pēc jau kādu laiku. Šobrīd mums somas ir pasūtīts un diezgan liels apjoms ar viņām ir šis arī ir pietiekoši labi. 72 stundas jau var izturēt. Jā. Bet, patīkamāk reizēm ir gaiss cirkulē cauri. Bet, ar laiku uzlabosim un būs daudz jaunu ideju, kas tiks ieviestas. Galvenais ir, lai ir jau šādi ļoti attīstīti un labi pārdomāti somi, tas jau ir ļoti daudz. Jā, mums arī tā šķiet. Un šeit mums ir vesela rinda ar jau šādām sakomplektātām somām 2 krāsās. Šī ir tavi paraugi. Jā, šīs ir principā tās, no kā mēs esam sākuši atspērušies un līdz mēs nonācām no pie individuāli izgatavotām, bet princips ir tas pats, ir kaut kāds nelielas atšķirības detaļās, bet principā bāzīte ir tā pati. Ļoti labi. Junior soma. Junior, jā, šitā ir 25 litri, 8+ gadi mums viņi skaitās. Arī nāk lukturīts, bet viņiem nāk svilpa, viņš šitiem nav vēl integrētā tā. Bet būs, ja? Būs, jā. Viņiem nāk arī komplektiņš higēnai, bet vienkāršāks. Kā saka, bērniem bišķiņ mazāk vajag, un tomēr mēs paļaujamies uz to, ka bērni vieni paši nepaliks. Bet tāpat viņiem ir powerbanks, savs salvets, uzturam, jā, savas lietas. Viņiem tās tehniskās lietas nav vajadzīgas, draibeks te nav vēl ielikt, bet arī viņiem ir bivīts, viņiem ir ūdens pudeli. Teiksim tā, lai pieaugušo pavadībā viņi varētu droši uzturēties un to ārkārtas gadījumu laiku, teiksim, padarīt maksimāli komfortablu. Jā, pastāst lūdzu vēlreiz par to maisu, kas tiks sūtīts
kurā tiks sūtīts šīs somas, lai izslēgtu to, ka kāds pa ceļam izmēģina padzerās, lai būtu higiēniski, ka nav lietots. Speciāli pasūtītā polietilēna maisā, kurš aizlīmējās ciet, viņiem ir līmes josla, un principā tas izslēdz to, ka kāds pa ceļam interesants, vai tas būs kaut kur, ja viņas veikalā būs redzams, vai arī, ja viņas būs, teiksim, nezinu, kurjers pa ceļam atvērs vai kā savādāk, lai izslēg kaut kāds bioloģiskos riskus, ka kāds ir padzēries no tās blašas, mēģinājis vai pielicis viņu pie lūpām, atvērs vaļā, kaut kas ir iztrūkst no tā brīža, kad viņi ir sakomplektēti pie mums noliktavā vai kā savādāk. Tā kā, tas ir tāds vēl viens papildus drošības aspekts, un ja gadījumā cilvēks viņu saņem un viņi ir kaut kādā veidā tas iepakojums bojāts, tad viņš, protams, ka atsakās viņu pieņemt, un mēs viņam izsūtām pilnīgi jaunu solu, un tā ir mums arī tāda iekļauta iekšā apdrošināšana, kad, jā, ko vēl nepieminējām pirms tam, kad visām somām arī ir iekļauta piegāde līdz mājas durvīm pa visu Eiropu. Tas ir ļoti pozitīvi. Mums arī patīk tā, jo tā ir viena lieta, par ko mazāk domāt. Jā, šī tā daudz kompaktāk izskatās. Jā, 15 litri ir attiecīgi mazāk. No kāda gada vecuma tas ir aptuveni aprēķināts? Mēs reiķinājam no 8 gadi, jo tur ir arī ieteicamie gan svari, gan izmēri, teiksim. Tā kā no mediķi ieteiktajām vadlīnijām mugurkaula slodzē? Mediķi, jā, tas ir vairāk kaut kāds jau tāda starptautiska prakse, un mēs arī mēģinājām, devām kolēģiem līdzi, kuriem ir mazāki bērni, un viņi fiziski viņus, protams, ka tā nav nekāda dogma, un ir iespējams mazākiem un lielākiem bērniem. Mēs arī saprotam, ka ne visi ir vienādi, bet tā ir tāda viena lieta, jā. Un tad ir tie, kas ir pavisam mazi, teiksim, bērni, tad viņiem ir, tiem jau tiek piedāvāta, tā vēl pagaidām ir izstrādes stadijā, lielāka 65 litru soma, kas ir domāta, ka viens no pieaugušajiem, teiksim, viņš jau paņemts, viņš sauksies family, ka tur ir visai ģimene komplekts iekšā. Tā kā īsumā tā. Ļoti labs izklāsts. Un kāpēc tik ilgi šo te labo klāstu es turēju zem pūra, tas gan nav man skaidrs. Jā, tur ir, es jau minēju, tur tāds mūsu, varbūt tāds untums, ka gribās viņu noslīpēt līdz ideālajiem, un principā 7 mēneši pilni ir aizgājuši uz to, lai nonāk līdz šim te komplektam. Pārējais viss jau ir vēlēšanās to somu maksimāli dabūt tam vēlamajam rezultātam, lai gan mēs būtu priecīgi par to, ko mēs piedāvājam, gan cilvēks, kurš viņu nopērk. Tas ir tāds galvenais droši vien atslēgas vārds. Jā, ļoti padomāts par tiem, kas to reāli nesīs uz savas muguras krīzes situācijās. Tas arī ir ļoti pozitīvi. Arī tas svars viņām ir pārdomāts, lai nebūtu tā, kad ir salikts viss, kam jābūt sarakstā, bet kad tu uzliec uz muguras, nevar ne 5 soļus noiet. Jā, tas ir viens, un otrs ir ne tikai pats svars, mums ir pašiem savu svari, kur mēs arī to visu testējam un liekam, bet vēl viena lieta, kad arī izkārtojums. Jo to arī nedaudzi zina, bet smagākajām lietām jābūt pēc iespējas zemāk un tuvāk mugurai. Te tas arī viss ir ievērots, lai, kā saka, gan fizioterapeitiem pēc tam mazāk darba, gan tam pašam cilvēkam, lai vieglāk to visu ir nest un lai krīzes situācijā nesāp muguru. Jā, lai nav liekas vēl domas, kam veltīt uzmanību. Jā, tad šie ir paraugi, arī tie, kas uz grīdas. Šīs jau ir gatavs somas salikts, šīs ir tās, ko principā mēs varam sākt piedāvāt, un ir kaut kāda vēl apjoms ar precēm, kas nav sakomplektētas, tās galvenās somas, tās pasūtītās, tās jau varētu teikt, ka ir ceļā. Līdz ar to jau cilvēki var iestāties rindā? Jā, ir daži, kas to jau ir izdarījuši, bet tas ir tāds, varētu teikt, tuvākais loks, kuri, kā saka, vēl zina par to projektu bez tādas atsevišķas publicitātes. Mini apliecina. Vidukļu soma. Jā, te ir, protams, kad nav tik daudz, kā ir lielajā, bet tas mērķis mazajām vienmēr ir tāds, ka tev ir, teiksim, pēc tāda amerikāņu principa ir IDC, tev ir atslēgas nāzes lukturītes, ar ko tev ir jātiek līdz, teiksim, tuvākajai tavai pozīcijai, sauksim viņu šobrīd pieņemsim, ka tā ir mašīna. Mašīnā tev stāv šitā otrā līmeņa soma, kurā tev ir lietas, ar kurām tev ir jānokļūst līdz mājām, kur tev stāv jau kaut kāda jau nopietnāk sagatavot soma. Te ir tas pats komplekts, te ir iekšā mitruma izturīgais maciņš. Šitai ir izņemts ārā, bet ir iekšā arī powerbank, tāda pati tieši 10 000.
Un šeit arī tas pats, ja viņai vienīgi nāk atsevišķi svilpi, viņai nāk bišķiņ mazāk, viņai nāk 2 tikai taktiskie laidstiki, bišķīt vienkāršāks lukturīts, radio tas pats. Un viņai gan mēs esam pievienojuši, pielikuši klāt Miltika ražojumu diezgan labu cenas kvalitātes attiecības multitūlu. Viņš tiešām paņem rokās pats paskaties, viņš ir jēdzīgs. Arī mēs kādus vairākus modeļus esam iztestējuši. Un šitas tāds ar atspēri, jā, un tur ir pietiekoši labi arī tie tūli, un tā iemesla dēļ mēs šeit neliekam vairs neko citu iekšā. Tur nav nekāda, respektīvi, naža, nekas cits, tas viss ir integrēts tur iekšā. Ļoti labi. Rivīts mums nāk tas pats, jo mēs paredzam, pieļaujam iespēju, ka cilvēkam var būt kaut kādu, nezinu, dabas kataklizmu dēļ iespējams un vajadzību nakšņot mašīnā vai kā savādāk. Protams, ir atkal rakstām lietas tādas pašas, un te mēs vēl esam ielikuši iekšā bonusā tādu mazo karti, kas ir principā, ko var turēt arī makā, tas ir pircējiem dāvanā. Cilvēkiem dāvanas patīk. Dāvanas patīk. Mums patīk dāvināt, viņiem saņemt. Tur mums apusējs prieks. Jā. Un mazais pončo lietus mētelīts. Tas tāds ir primitīvāks viss nekā tajā, bet cena attiecīgi šitai arī, ja es pareizi atceros, bija 149 eiro ar visu nodokli. Soma pati pa sevi laba. Iespēja viņu arī ir savienot ar lielajām somām dažādās kombinācijās. Es saku, tas ir, man pieņemsim mašīnā pašam šāda stāv, un man par cik tā demo soma ir, man arī šī braukā līdzi. Jāsaka, godīgi laiku pa laikam kaut kas no tās somas nodara, sanāk izmantot un pēc tam vienkārši atlikt atpakaļ. Jā, ļoti labs mini emergency kits. Jā. Un tad tālāk jau ir dažādas tās variācijas. Tad viena, tātad, kā es minēju, šitā ir Basic Plus un ir tā Basic soma mazāk tām tehniskajām lietām ar domu, ka viņas vai nu nepārklājās, vai nu ir cilvēki, kas grib paši likt kopā to tehnisko sadaļu. Viņa arī cena attiecīgi ir zemāka. Tad mums ir tieši tāda paša dizaina, bet 25 litru soma, tā ir paredzēta bērniem 8+ gadi. Tur ir vēl mazāk lietas, bet viņas ir arī, teiksim, apzināti pielāgotas tādas, kas der bērniem. Tur nav nekāda asi priekšmeta, tur ir vēl mazāk medicīna, tur ir kaut kādas lietas, kas tiešām ir vajadzīgas vairāk viņiem, bet tā 25 litri pamata tā versija viņiem ir priekš tā, lai viņiem būtu, kur salikt savas drēbes, kā jau es minēju, vizuāli viņas arī ir savienojams tās somas, viņiem nāk pudeles, ūdens attīrīšanas, mazās aptieciņas un kaut kādas tādas lietas, ka mums tā junioru somiņi ir. Ar savu vārdu tajā brīdī, kad tu sūti somu, mums iespēja ierakstīt vai nu tekstu, vai nu vārdu šitā te daļa. Viņi jau ir nomērīti pēc izmēriem, liekam virsū, un tad, teiksim, ja ģimenei, ja vairākiem liekam uz sienas smukus āķus mēs arī varēsim piedāvāt, un cilvēki var sakarināt visas somas, vai nu vertikāli, vai nu blakus pamīšus, tur tālāk jau katra biznesa tas ir. Bet uzreiz nomarķēt, ka katrs zina, kuram viņa soma ir, jo cilvēkiem, kā es minēju, katram būs savas drēbes, būs savu, varbūt, medicīna, savs liekais brīļu pāris vai vēl kaut kas, lai nav jāmainās skrienot, vai arī gadās, ka cilvēki pašķīst, tad vienkārši katram uzreiz nomarķēts, viņš zina, kur ir viņa soma, var ķert un vieglāk atpazīt. Sanāk viņu vārdu vai iesauku var pasūtīt, lai uzrukā uz katrs pats izvēlās. Uzšuvas, ko pēc tam pieliet somai. Nepiedienīgi nedrukās mums, bet visādi citādi visas iespējas. Jā, kam skaidrs. Paldies par dziļo izklāstu. Jā. Milzīgs darbs padarīts, lai savāktu un atlasītu labākās komponentes un arī tā visu loģistika to visu iepirkt. Tas ir milzīgs izaicinājums bijis. Kā jau es to teicu. Tas ir luksus somai. Tas ir, jā, luksus somai. Tur arī nažas būs šitie te. Espresso aparāts līdzi. Jā. Krīzes situācijā ar ērtībām. Ir, kas bez kafijas nevar, ka tā ir tāda degviela riktīgi. Motorālas rācijas. Moras, zviedru moraknību naži. Ļoti labs tērauds. Viņiem ļoti augsta kvalitāte. Šitas vēl nav tas, ko es pavisam gribu. Mums būs 3 līmeņi tie naži. Tas augstākais būs arī moras nazis, bet viņiem vēl nāk līdzi arī ar ko dzirksteli var uzšaut. Šitas ir jau uzreiz dzeramais filtrs, viņu ar 1 litriņu pasmel un bez jebkādām tabletēm, bez nekā viņš uzreiz filtrējās un var patiešo dzert. Ērti un ātri.
jāgaida, kamēr izšķīs. Otrā līmeņa nazas, bet šitas, protams, pats par sevi arī uzreiz startā ir dārgāks bišķiņ, bet kvalitāte viņam ir labāk, bet atkal tāda ir tehniskajām lietām funkcija pilda. Mums ar dažiem vēl ir tāda laba sadarbība, mēs arī plānojam Stanley's dažādos diezgan to sortimentu piedāvāt cilvēkiem, kur kāds termokrūs. Es saku, mēs jau sevi arī nepozicionējam gluži tikai kā ārkārtas gadījums Somas, tas ir arī tāds turismu projekts. Jā, ar šo visu komplektu var doties arī turismu pārgājienā. Jā, to internetu veikalu arī ir iecer papildināt ar iespēju Ipanuliem. Nosvērsim, tagad ir pieaugušo somu. Jā, šitā ir tā pilnākā 5,7 kg. Tas ir bez privātajām mantām, un tur, protams, mēs arī iesakam kaut kādas salīdzinoši vieglas lietas izmantot, likt iekšā, bet, principā, 7-8 kg tas būtu maksimums. Tās, kas ir Amerikā, tās piedāvātās somas, viņām 9 kg ir un bez iespējas pievienot savas lietas, tāpēc, saku, mēs tā centāmies arī maksimāli kompakti, un tāpat arī kārtīgs vīrs tāds, bet viņi, man liekas, ir kurs normāls uzbūs cilvēkam, vidējs uzbūs cilvēkam, pilnīgi normāli tā panesams. Nav tik traki. Uzliekot uz pleciem vēl mazāk viņi jūt. Ļoti labi. Tagad varētu nosvērt arī to jauniešu somu un... Jā. Jauniešu somu, 5 litrīgā. 3 kg. Es domāju, tas ir pietiekoši normāli. Jā. Skolas somas šodien ar 10 grāmatām var vairāk. Es arī teiktu, ka vairāk, jā. Tagad varētu to vidukļu somu iemest. Ir pa nulēm. Jā, ir. 2 km. Un tādu var turēt mašīnā. Kam šie te iedomāt? Kur var viņu piestiprināt? Viņus var vēl stiprināt caur molli klāt pie lielās somas arī. Tā kā apvienot abas somas. Jā, un šo te var izmantot kā roktu. Bet viņai vēl, jā, viņi arī var pa priekšu laist šādi te. Vai nu nostiprināt papildus, vai arī es saku šito te daļu izlaist caur molli un viņi turēsies arī apakšā tā kā piekarināt.